Radio Alis Plus ēterā skan ziņas bez robežām, studijā Joris Saukāns. Ukraiņu lidroboti šonakt izraisīja ugunsgrēkus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcās Krasnodaras novadā un Samārā. Uzlidojumi notikuši arī citiem Krievijas reģioniem, dega lokomotīvju depo Volgogradas apgabalā, tur nācās apturēt dzelzceļa satiksmi. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā notriekti 102 ukraiņu lidroboti. Par trāpījumiem un postījumiem ministrija neziņo. Vēl Ukrainas armija Azovas jūrā šodien uzbruka mazajam Bujan M klases raķešu kuģim. Tas bojāts un pameta kaujas dežūras rajonu. Krievijas armija šorīt ar droniem un raķetēm veica triecienu Kijevai. Nogalināti vismaz 16 cilvēki, 38 ievainoti, bojā gājušo vidū ir vismaz 4 bērni un nepilngadīgie. Nakts triecienā cietusi arī Eiropas Savienības misija, Britu padomes un Radio Brīvība biroji. Vācijas izmeklētāji noskaidrojuši visus gāzes vada Nord Stream spridzināšanā iesaistītos. Grupā bijuši 4 ūdenslīdēji, spridzināšanas speciālists, kuģa kapteinis un grupas vadītājs nesen Itālijā aizturētais Serhijs K. Visi viņi ir Ukrainas pilsoņi un Vācija izdevusi orderus viņu aizturēšanai. Lai gan viņi izmantojuši viltus identitātes, bet robežas šķērsojuši izmantojot īstas pases. Pēc izmeklētāju domām tas liecina, ka viņiem bijis augsta ranga Kijevas amatpersonu atbalsts, raksta vācu Die Zeit. Tā kā virkne Eiropas politiķu, īpaši Austrumeiropā, ir norādījuši, ka Nord Stream no Ukrainas viedokļa bija leģitīms militārs mērķis, Vācijas centieni uzsākt diversantu tiesisko vajāšanu var nostādīt Berlīni sarežģītā situācijā. Latvijā vidējā darba samaksa pirms nodokļiem, tātad bruto, par pilnu slodzi gada 2. ceturksnī bija 1808 eiro, tas ir par 8,2%, jeb 137 eiro vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa šā gada 2. ceturksnī augusi par 8,4%, sasniedzot 1781 eiro. Sabiedriskajā sektorā šis pieaugums procentuāli ir mazāks – 8,1%, bet naudas izteiksmē šā kā tā sastāda 1886 eiro, proti par 76 eiro mēnesī vairāk. Lielākā vidējā bruto darba samaksa par pilnas slodzes darbu bija Rīgas reģionā – 1980 eiro. Savukārt zemākā Latgalē – tikai 1317 eiro. Starpība – gandrīz 700 eiro. Šādus datus publiskojusi Centrālā statistikas pārvalde. Rīt Latvijā ieradīsies Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzula Fonderlejena, ar viņu tiksies ministru prezidente Evika Siliņa. Rēzeknes pašvaldība strādā pie jaunas uzņēmēju atbalsta grantu programmas. Mērķis – veicināt pilsētas ekonomiku, sekmēt jaunas iniciatīvas un radīt vidi, kurā var attīstīties gan pieredzējuši uzņēmēji, gan tie, kas spēr pirmos soļus biznesā. Lai noskaidrotu, kādas valsts atbalsta programmas ir pieejamas uzņēmējiem un kā pašvaldības iniciatīvas varētu tās papildināt, Domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Stets tikās ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras reģionālās pārstāvniecības vadītāju Rēzeknē Skaidrīti Baltaci. Bijušajam Līvānu novada domes vadītājam Andrim Vaivodam deputāti šodien nolēma nepiešķirt atlaišanas un ikmēneša pabalstus. Vaivods domi vadīja no 2002. gada 6. septembra līdz šā gada 26. jūnijam. Jaunais novada domes priekšsēdētājs Dāvids Rubens sēdē aicināja balsojumā atturēties vai balsot pret, ņemot vērā, ka pabalstu piešķir gadījumos, ja persona nav darba ņēmējs. Savukārt Vaivods pašlaik ir domes deputāts, tāpēc pabalsts viņam nepienākoties. Rezultātā vairums domnieku bija pret vai atturējās. Pats Vaivods domes sēdē nepiedalījās. Pirms nepilna gada stāstījām, ka Daugavpilī par militārās agresijas slavinošu simbolu zīmēšanu uz 14 objektiem tika aizturētas 2 personas. Šomēnes valsts policijas amatpersonas pabeidza izmeklēšanu un kriminālu procesu nosūtīja prokuratūrai kriminālu vajāšanas sākšanai pret šiem 1995. un 87. gadā dzimušajiem vīriešiem, kuri jau iepriekš bija nonākuši policijas redzeslokā par citiem noziegumiem. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 6 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz 3 gadiem vai bez tās. 20. septembrī Daugavpilī sveiks iedzīvotājus, kuri šogad atzīmē zelta un dimanta kāzas, jeb laulības 50 un 60 gadu jubilejas.
Par to informē Daugavpils dzimtsarakstu nodaļa. Līdz 8. septembrim sumināšanai aicināti pieteikties pāri, kuri laulību ir reģistrējuši Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļā 1965. vai 1975. gadā. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.